O, draugi! Maz sveicieniņš šodienai. Šodien braucu uz suņu patvērsmi un pa ceļām cenšos iespējami vairāk apmeklēt vietiņas, kuras nekad neesmu bijusi. Un es esmu otrpus Daugavai, ja es braucu pāri Ķegumam un vienkārši no šīs puses paskatīsimies uz Daugavas krastiem. Kaut kur tur, kur ir šis meža biezoknītis, šis, ko jūs redzat priekšā, tur ir otrā pusē kaut kur manas mājas. Rudens. Braucu uz suņu patvērsmi, kas ir Ķekavā. Un paldies Dievam, kad ir patreiz foršs laiks, ka nelīst. No rīta lija, bet tagad vairs nelīst. Nu, lūk tā, mazs ieskats jums manam ceļojumam. Turpinam sekot man un sekojiet ceļojumam. Tur kaut kādi balti putni lidinās, bet kas pa putniem nezinu. Būs vēl kādi iebraktovīt, iebraukšu noteikti vēl. Pagaidām. Tā, iebraucu uz 400 metrus no lielā ceļa, bet es jums parādīšu, pa kādu ceļiņu es braucu. Ja tas telefons neapgāzīsies, protams. Jo pa lielam. Oj, oj, oj. Tā, izslēgsim arī. Sākās pirmo ātrumu, tikai varam pabraukt bišķi labāk. Atpūtas vietiņa, tepat solis ir skaista vieta, ļoti skaista vieta. Tagad es zinu, kur arī vēl var braukt skaisti atpūsties pie Daugavas. Vēl nav nekas, bet pēdējie 100 metri būs bukti. Sākās, es jau paslētos jau uz vienatnieku. Te ir jāmēģina trāpīt. Tā, netrāpam. Milzīgāk, bet reizi, ka manas pēdas, kuras braucu, bet es laikam braukšu par šo pusīti. Oķ, šūpojamies, No īsti man liekas jāpārbrauc uz šeit. Vairāk šeit. Pie paša ceļa. Pagriezieties pa labi. Lūk, tāds mans brauciens ir. Tūlīt tās braukšu uz ceļu. Atā. Lūk, iepazieties, mans draugs, Polika Boss. Jā, mēs vedam viņu pastaigā, es vedu viņu pastaigā, patiesībā viņš mani ved pastaigā, jā. Jo sirsnīgs, mīlīgs, jā, klausa arī. Nu, ejam. O, tu gribi, lai tevi glauda. Nu, ejam uz priekšu, ejam staigāt. Ejam. Paga neskrien tā tik traki. Ļoti tāds mīlīgs sākumā, kamēr nebija pakakājis, vispār manī neklausījās. Bet, nu, boss paliek boss. Ai, boss, boss meklē mājas. Es arī meklēju suni, bet es vairāk tādu, kas ir piemērotāks dzīvoklim. Skatīsimies. Tā mēs esam uz tādiem laukiem, tādiem ceļiem. Nu, tā. Boss, pasak visiem čau. Pasak visiem čau, boss. Labi, boss, pagaidi, stāvi. Boss, stāvi. Sēdi. Apsēdies, boss, pagaidi. Pasak visiem čau un tā. Pagaidām, mēs ar kādu citu puisi iznāksim, vai ne? Taigājām ar bossu un atradām interesantu skaistu vietu mežā. Misija mežā. Tāda vietiņa.
Es nezinu, uz kokiem ir tādas interesantas zīmes. Kaut kas te notiek, paskatīsimies, varbūt kādu informāciju arī izlasīsim. Ir, kur ugunskura kurināt, ir tādas nojumīte, ir drēbes, kur pakarināt misija mežā. Un tur ir palatka tāda, tāda nojume, var redzēt cauri. Un te arī bija vienā vietiņā. Interesanti tāda vieta. Nekādas citas informācijas norādes es šeit neieraudzīju. Tā tik mēs ar bosu te staigājam. Interesantas vietas. Tur arī ir kaut kas. Būs jāpameklē, kas tā par misiju mežā. Ļodiņa tur stāv. Ir tāda ļoti amizanta vieta. Kas te ir domāts, nav nejausmas. Tā paliksim tādā tālumā. Labāk varēs redzēt. Iet arī taka. Misija, izeja. Tur ir kāda orientēšanās notiek, kā lapiņas forši birst. Aizķēros. Interesants mežs. Lūk tā, mēs jau pastaigājamies. Pagaidi, Bos! Kur tu aizgāji? Stāv mierīgs, pagaidi. Cik mēs ilgi jau staigājam? Tu zini? Nezini. Diezgan tā. Suns pieradis, kad viņu vajag pastaigā. Reizēm ļoti interesējās par mani, bet tā mazāk. Tāds suns pa laukiem, ļoti super varētu būt. Domāju, te ir scēnas visādas. Zaļā bērzlapīte aug. Bos, saka visiem čau. Pēc gribu mājas. Gribu mājas, Bos. Gribi mājas, jo? Tu gribi mājas? Jā. Tā, labi. Pagaidām tā. Otrs draugs, ko es vedu laukā, bet es aizmirsu noskaidrot viņai vārdu, jo tur tik daudz to suņu. Tik daudz to suņu. Un visi rej, visi grib skriet, visi grib iet. Un šitas bija ļoti aktīvs būdā, lēkāja tāds priecīgs, prasījās visu savu lēkāšanu, izprasījās, kad es viņu vedu. Šitas ir otrais draugs. Noskaidrosim viņam vārdiņu pie video, pielikšu arī vārdiņu. Smukulīti. Bet šitas uz kontaktā vēl nenāk. Tāds redz kā lausta mani. Tāds liekas, ka jauns. Un ko viņš šisreiz izdarīja, viņš ielica dīķī. Peldēties viņam ļoti patīk. Tas ir fakts. Ielica dīķī un reiz dzēra. Lūk tā, šitas šodienas draugs. Nāc aprunāties. Pastāsti par sevi kaut ko. Draudziņu. Nāc pastāst kaut ko. Jā, nāc pastāst kaut ko. Šis saprot, ko es šeit gribu runāt, vai ne? Lūk tā, numur 2. Lūk, atrada kaut kur pavārtīties. Rūbija. Meitene Rūbija. Rūbija. Izlasīju, ka viņa ir no Rīgas. Bet tā kā man nebija līdzi sīkāk informācija, nezinu. Ļoti mierīgi meitene, salīdzinoši. Rūbija. Protams, viņi visi priecājās, ka viņi izved laukā, pastaigājas, bet tur ļoti daudz vajag cilvēkus, lai sunīšus izvestu laukā. Tā kā, ja jums ir iespēja, es būšu mājā. Pielikšu klāt arī rakstiski informāciju, bet esmu suņu patversmē Meža Vairogi Ķekavas pusē. Tā kā
Ja jums ir iespēja nākt uz sunīšiem pastaigāties, laipni aicināti, katrs viens. Ja nevarat paņemt mājās, tad vismaz viņiem dot to prieku. Iepazinos, tur ir vēl viena puisi, tādu ļoti aktīvu puisi. Tāds sprīgans tāds. Bet tā, ka viņš jau laukā bija, tad, viņu nevedam. Viņš jau bija. Ejam. Atreiz mēs tikai esam divas sievietes, kas vadā. Suņu ir ļoti daudz. Viņiem ir lāči, tie jau ir ziemas miegā. Viņiem ir vilks, kurus redzēju, satiku. Pirmoreiz mūžā redzēju vilku tik tuvu. Bet tā kā man bija suns pie sāniem, tad es gāju ar līkumu viņam, lai neizaicinātu. Nebūtu kašķi, jo ka viņi visi reizē sāk riet, tad ir ritīgs suņu koris. Lūk tā. Rubi, nāc pastāst par sevi kaut ko. Man stāstīja, ka viņi esot atvesti, viņi esot ļoti, ļoti pārdzīvojusi, viņi ļoti esot smilkstējusi un raudājusi. Tagad, ja viņi noteikti izskatās adaptējusies, jo priecīga par to, ka viņu izved laukā. Rubi! Nāc aprunāties, meitene. Nāc aprunāties, Rubi. Jā, lūk, tā ir mans trešais sunīts, kuru staigāju. Rubi, es sapiņķerējos. Tā, lūk tā. Iekāpu mašīnā padzert kafiju, paēst. Un ārā līst lietus, man ir aizsvīdis loks, viss. Bet sieviete, kur vadā arī sunīšus, paskatieties, kā viņa lietus līst. Viņa ķemmē sunim villu. Viņa otram sunim ķemmē villu. Izķemmē, viņš tik priecīgs ir. Tā ir mīlestība pret dzīvniekiem, neskatoties uz laika apstākļiem. Dievs svētības ir šiem patversmes iemītniekiem un darbiniekiem un katram cilvēkam, kurš mīl šos dzīvniekus. Liesma, meitene liesma. Liesmiņa. Liesma. Skaistule liesma. Pusotru gadu jauna meitene. Liesma. Čau, pasaku visiem čau. Komunikabla tāda. Viņa tā lūdzoši skatījās, lai es viņu pavedu laukā. Jā. Liesmiņ, nevelc mani, uzsmaidi, liesmiņ. Lūk tā, ja jums iepatikās liesma. Ļoti aktīva.